Otra lieta, es pateiktu, Umbaras kundze ietaupījumi 7. gadā, kad viss ir nosiltināts, Umbaras kundze runāja, tad gadā Austrijā ietaupītu 24 terawatstundas, kas ir daudz. Es neesmu atkarīgi uz jūs, tāpēc es zinu tikai, ka tas ir daudz. Pusi Latvijas patērēt. Pusi Latvijas patērēt, jā. Tā saka ekspert. Rezultāts tad atkal tā pati minēta austriešu dilemma, vai viņiem vajag 60 miljardus eiro spēlēt ekonomikā, vai viņiem vajag šos 4 miljardus darbus. Lūk. Tā kā mēs dzīvojam Latvijā, mums nedaudz iedvesmoši austriešu kolēģi izēja, un tad es vecēju profesorai Lumarkiem, mēs tad vienkārši tā pareiķinām. Mēs kaut ko līdzīgi izdarīt Latvijā, lai Latvijā tas plānu būtu no citādāk, ka tas ir vēlāks pilnas organizācija, tur vajag sabalansēt to visu. Kas tad mums sanāk? Un tad tie mazie cipariņi ir, tā dilēma, starp teicu dzīvumus, kurā ir tā, ka 20 gadu laikā rodās izbrīvajās investīcijām 10 miljardu latu un pusmiljards darba cilvēku stundiem, es piedātu no 8 miljardu. Te pa lielam ir tā, ka pirmā lieta mums neticība, tas ir normāli. Es arī cipariem pilnībā neticu, tas ticu viņu apjomam. Un tas varbūt ir pirmā lieta, ko ir jāizskatīt. Vai tas ir tā vērts? Vai tie būtu tur 500, 400 miljonu darbas. Un tad lūk, un tad arī mēs saņemot visu šo informāciju, tad mēs esam organizējuši kamerā. Mēs tā kā tie cilvēki, kuriem interesē zaļā enerģija un energo taupību, uzdevām tad jautājumu, kā tas būtu. Vai būtu pa vecam, vai pa jaunam, kā mums ir tālāk. Jā, mēs tomēr pieņemam, ka mums vajag jaunu vīziju. Mūsu valstī tad ir tāda viena lieta, ko viena imita karikatūrā, bet angļu mēlē rakstīts, ir nekad nedomā uz kastes. Ja? Mēs kamēr aizdomājam, ka mēs iesim pa kaķi ceļu, tad domāsim ārpus kastes. Un tas varbūt arī nepatīk, bet man citus citādāk nevar. Un saprotam, ka ir jābūt divām lietām, kas šādu stratēģiju Latvijai var radīt. Viena lieta ir tāpat minētā uzticēšanās, jo, lai ko mēs radīt, ja nebūs līderi un cilvēki, kas satarpē viens otram uzticēs, tad nekas īstenībā nesanāk. Otrs ir tas, ko mēs nosaucam par kolektīvo līderību. Tas ir tad, kad īstenībā, ja to cilvēku darbu organizē tā, ka ir tāda brīži, ka katrs brīdi uzņemās līderību. Vai nav šis teikti, un cilvēks skatās montē kādu un gaida, ka no tur kaut kas tāds zelta gabaliņš izskatīs, tā jau dabā nebūtu. Ņemot vērā, cik izglītot mums cilvēki, cik viņiem ir daudz līderību, tikai kas līdz šim netiek izmantots. Tad mēs izvēlējāmies iesaistīt, teiksim, šo ideju izstrādē desmitiem kamerā esošu uzņēmēju, ko viņam daudz prieka ir darīt. Priekšrocības tajā kolektīvā līderībā ir sekojušas, ka tur mēs izmantojam kādā publikās atkarīgi augšānos, tas ir Igaunijas robežas. Mēs tur meklējam vairākus vietējās stratēģiju. Ļoti vienkārši lauku cilvēkiem, bet tās idejas, ko interaktīvā veidā pēc tam mums sniedza sakopojumus, ja patīk, viņš līdzinās un tam rezultātam, ko Rīgā dod augstu apmaksāt konsultanti, tas pārsteidzošākais, ko katru to var panākt. Jo katram ir savs prasmes, un viss tas process ļoti iedvesmojošs un cilvēki ir attīstīgi. Tāpēc var teikt, ka, ja mēs šādā veidā attīstam šīs stratēģijas, tad 1+1 ienākuši 3. Kas šis ir par veidu? Te ir pirmais mēģinājums, tas ir Tāpēc ir runasības kamerā daudz arī patīstot mediju pārstāvēs, pirms gadu taisījām mediju fórumu. Mērķis bija kopā ar medijiem izdiskutēt interaktīvā veidā, kā viņi ziņas veido, kas notiek mūsu valstī, cilvēku apziņā. Un, kā jūs redzat, tur ir daudz lapiņu, daudz diskusiju. Un tā izskatās tas tehniski, tas komunikācijas veids, nevis galvīcību kongresu, kurš tam ir kā dienas to 2 dienu laikā savās no cilvēkiem šīs idejas. Tam kompresām līdz jau darboties rīcības tehnikas stratēģiju, jo katrai tēmai ir savus īpašnieku. Tās metodas saucās Open Space un otru metodu Global Cafe. Viņi tad ir tā daudz informācija.
daļas, ka aprotot to visu, ko es jums iepriekš stāstīju, mēs kamēr aizdomājam, ka mūsu šī gada uzņēmēju plānā jāparādās jaunai sadaļai par enerģētiku un energo taupību, parādām citām 5 sadaļām par nodokļiem, par valsts pārvaldes efektivitāti un tam līdzīgi, kurš tiks pirmdien prezentēts pēc konferences. Bet es biju tas cilvēks, kas kopā ar kolēģiem mēs vadījām šo enerģētikas un energo taupības sadaļas izstrādi. Tāpēc es gribēju jums, kā saka, pirms tās premjeras padalīties to, kas mums ir sanāca. Pa lielam, ir 4 mērķi, kas šajā jomā mums, prāt, būtu tuvākajā laikā īstenībā jāizteno. Šie mērķi ir sekojoši, kad mēs neredzam nekādu cienījumu attaisnojumu, kāpēc Latvija jau nevarētu tuvākā laikā kļūt par pasaules līderu energo resursu lietošanā, ņemot vērā mūsu esošo kreis potenciālu un to, ka mēs šobrīd esam Eiropā, aiz Austrijas un Zviedrijas kaut kā tam līdzīgi līderi, un arī pasaulē no līderiem šajā jomā. Un, ja mēs pieņemam, ka Latvijā parādās to daudz līdzīgu ēku, kā mēs redzējām tajā 2 ēku salīdzinājumā, tad mūsu tā galvenā atslēga, manuprāt, ir nevis aizvietot visu fosīlo tikai no biomasu, bet no sākuma taupīt, un pēc tam kaut ko aizvietot. Un tādā nedašu, ka līderu status panākt. Otra lieta ir komunikācija gan uz ārdu, gan uz iekšu, un tas vai notiekās tā, kāds notiekās biznesā, vai tiek radīts spēcīgs zīmols un komunikācija ir absolūti profesionāli, vai notiekās tā kā, tādām kaut kādiem stratēģiem, nekā. Un es neredzu nekādu iemeslu, kāpēc tas, kas strādā biznesā, šeit nevarētu tikt pielietots arī attiecībā uz sabiedrības attīstības profesionālu komunikāciju, piesaistot kaut kādā pasaules vadošākos speciālistus tajā jomā, jo šāda pakalpojuma šādā veidā izmaksā krietni lētāk nekā mūsu kopīgā neveiksme. Vēl viena lieta ir tas, ka energo taupība un atjaunojamo energo resursu izmantošana rada tiešām tūkstošiem darba vietas. Es zinu, ka ir vairāk pētījumi, kas mēģina precīzi pateikt, cik pie kādiem scenārijiem šīs darba vietas rodās, un viņi būs zināt daļa jau rudenī, daļa nākošā gada sākumā. Bet ir aptuveni 3-4 pētījumi, gan Latvijā, gan arī Skandināvijā, universitātēs, kur mēģina šo jautājumu precīzi noskaidrot. Protams, tas viss laikā nevar funkcionēt, ja nav skaidrs pārskatāms šīs te daļās stratēģijas finansēšanas schēmu. Nedaudz sīkāk par šiem mērķiem. Ja citi vēl diskutēja par to, vai mēs varam sasniegt 40% īpatsvaru atjaunojamo energo resursu lietošanā, tad mēs uzskatām, ka mēs varam. Jo es nezinu, ka mērķiem ir tā, ka ja tu neuzstādi mērķi, viņi nekad nesasniegs. Un viņiem netic, tad nekad nesasniegs. Ir pilnīgi iespējams verificēt, zinātniskā metodā, kā mēs varam sasniegt šo 60%. Par 30% aspektā mēs varam sasniegt burtiski kādu 4 laikā. Bet jau ir tādas degvielas, kas otrās paudzes degvielas, kas ir spējīgas komerciāli, izdevīgā veidā panākt šo te īpatsvaru. Un redzēt, ka otras puses valsts, kurai nav nekāda ambīcija, nav interesēta investoriem. Tāpēc arī mēs iekšā izdiskutējām kamerā šo lietu un sapratām, ka labāk uzlikt tādas ambīcijas, kuras mēs nedaudz nesasniedzam nekādas ambīcijas, kā mērķis. Otrs ir tas, ko Latvijā cilvēku pagaidām laikā daudz nepiedās, kad šis tīrais gaiss vai, ietaupīt enerģiju, precīzāk CO2 emisijas, viņas ir vērtīga prece. Un, vidas ministrijas tā ir piesardzīgi aprēķina, necina, ka mēs 10 gadu laikā vēl varam kādu miljonu nopelnīt